Vasarsvētku numurs ir klāt un kopā ar krievu valodā numuru. Ziņas no Vatikāna. Uzrunā ekleziālo kustību pārstāvjiem pāvests akcentē sevis dāvāšanas loģiku. Ārzemēs Dublinā tiks atklāts dziedinošais akmens. Pārdomās pēc Mogiļevas par bīskapu Sloskā. Intervijas. Viss ir Dieva žēlastība ar diakonu Gunāru un apzināties, ko Dievs mums darīs Kristū ar priesteri Pauli Kļavinu. Bratislavas katoļu mediji vērst sabiedrības ieraugs. Aktuāli. Atveriet durvis Kristum. Izdevniecība Vox Ecclesiae ir sagatavojusi jaunu grāmatu, kurā apvienot divi pāvesta dokumenti, kas veltīti evanģelizācijai un baznīcas misijas tēmai. Atjaunojošais taisnīgums, humāns un padziļināts skats uz soda problēmu Latvijā. Pilni karmani dabas. Anna Rancāne, jaunā dzejoļu krājuma atklāšana. Ģimene vai vērtība arī šodien. Līgsmie semināristi iedvesmo katoļu studentu dienas. Fotoreportāža Rīgas katoļu ģimnāzijā ciemojas 32 skolēni no Itālijas. Sludinājumi. Euharistijas kongress Dublinā, Īrijā no 10. līdz 17. jūnijam. Svētceļojums uz Svēto zemi no 20. līdz 28. oktobrim. Svētā Jēkaba katedrālē organizē bērnu jauniešu rekolekcijas vasaras nometni no 1. līdz 7. jūlijam. Akcija no okeāna līdz okeānam Latvijā notiks no 28. līdz 5. augustam, ko organizē Kustība par dzīvību. Sveicam arī priesteres jubilejās, pagaidām viss līdz nākamajam numuram.